Svarīgās zinās. Farmaceitiskie uzņēmumi ir izsludinājuši medības uz vienu no zinātniekiem, kurš atklāja šausminošu patiesību par visām slimībām un to cēloņiem. Skatiet viņa aicinājumu mūsu stāstā. Es baidos par savu dzīvību, bet vairs nevaru klusēt. Farmācijas giganti nogalina mūsu pilsonus ar neefektīvām zālēm. Kad jūs vēršaties slimnīcā ar dažādām saslimšanām, jums izraksta medikamentus, kas novērš tikai simptomus. Tāpēc laika gaitā jūs atgriežaties pie šo pašu zāļu lietošanas. Patiesībā tas slēpj šausminošu patiesību. Zinātnieku grupa slepeni veica pētījumu, kas pierādīja, ka lielāko daļu slimību izraisa parasti cilvēka iekšienē, pat tādi parasti simptomi kā nogurums, miegainība, kādi situmi vai pat klepuslicina, kā esat inficēts ar parazitiem, nemaz nerunājot par biedējošām slimībām, kas attīstās mūsu organismā, un farmācijas giganti to zina, bet klusē, lai varētu turpināt pārdot neefektīvas zāles un tikai pelnīt naudu no mūsu valsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Patiesībā vienīgā svarīgākā mūsu organisma funkcija ir radīt šūnu kraģumus, kas atjauno jūsu imūnsistēmu. Tas ir atbildīgs par organisma jaunību un atjaunošanos molekulāra līmenī. Un jūsu vienīgā iespēja pilnībā izārstēt savu ķermeni no jebkuras slimības ir izskaust no organisma visus parastus, kas iznīcina šīs šūnas. Kad jūs pilnībā izārstēsieties ar pareizo medikamentu, kas satur un sniedz organismam šos elementus, jūs uz visiem laikiem aizmirsiet par visām slimībām, sāpēm, ciešanām, pastāvīgu miega trūkumu, jebkādiem izsitumiem uz ādas un iegūsiet veselīgu dzīvi, par kādu esat sapņojis. Es baidos, ka šīs video drīzumā tiks izņemts no interneta, lai cilvēki neuzzinātu patiesību. Es jūs lūdzu, ātri sekojiet saiti un izlasiet rakstu par šo līdzekli un pasūtiet sev produktu, kas patiešām palīdzēs izvadāt visus parastus no jūsu ķermena, izārstēt problemātiskos simptomus un uz visiem laikiem stiprināt imūnsistēmu. Es ļoti ceru, ka man izdosies palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, pirms farmācijas giganti nonāks līdz manam šim video. Palīdziet sev un saviem tuviniekiem.